Sveiciens visiem un paldies, kas atraduši laiku pieslēgties, lai uzklausītu mūs. Mums ir vairākas lietas un tēmas, par kurām mēs gribam pastāstīt. Laiks ir ierobežots un ir tik daudz, cik viņš ir, tāpēc iesim veikli uz priekšu un parunāsim par tām lietām, ko es redzu arī savā ikdienā, strādājot SIA teikt mazumtirdzniecībā un vadot arī dažādas pārdošanas komandas un apmācības lielā pieredzē. Un šodien vairāk mēs parunāsim par klientu apkalpošanu un par klientu labsajūtu darbā B2C segmentā. Īstenībā ir tā, ka šobrīd aktuāli tirgu ir ļoti daudz dažādas tēmas un vairākas tēmas, kuras ir ikdienā, par kurām ir jādomā gan uzņēmumiem, gan pārdevējiem, un katra no šīm tēmām kaut kādā veidā var palīdzēt un var stiprināt pārdošanu. Un tad, kad mēs tiekamies tādās lielākos semināros ar pārdošanas komandām, tad mēs visas šīs lietas mēģinām salikt pa plauktiņiem, kā tās var palīdzēt mūsu pārdošanā un veicināt rezultātu. Tad šodien vairāk parunāšu par personalizētu klientu pieredzi, par to, kas ir mūsu mērķis strādājot ar klientiem. Mēģināšu aptvert varbūt tādu plašāku lauku, lai tas nav tikai varbūt par klātienes pārdošanu, bet visu pēc kārtas. Līdz ar to tad šobrīd ļoti daudz uzņēmumu gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ļoti daudz runā un stāsta par klientu pieredzi, par to, kā to uzlabot un kā cīnīties par katru klientu, kas mums ir, jo patiesībā Latvija ir tik liela, cik viņi ir, un mums ir svarīgi katram uzņēmumam cīnīties par savu klientu, un līdz ar to tad tā lielā vadlīnija varētu būt tāda, ka mūsu pārdošanas mērķis ir liels klientu pieredze. Tāda pieredze, kur klients atnākot pie mums redz cilvēku, kurš ir interesēts, kurš grib palīdzēt, tā lai klients aiziet no jums ar sajūtu, ka viņš ir uzvarētājs, iespējams, ka viņš ir nācis pēc kādas vienas lietas, bet aiziet prom no jūsu uzņēmuma ar veselu klēpi labām lietām un sajūtām, un tas ir veids, kā mēs varam parūpēties par to, lai klients arī pie mums atgriežas, lai viņš izvēlās mūsu uzņēmumu, mūsu produktu, jo patiesībā šajos konkurences apstākļos mums katram ir jāatrod tas iemesls, kādēļ klientam iepirkties pie mums. Jā. Un tāpēc mūsu ikdienas uzsvars ļoti daudz ir balstīts uz darbinieku apmācībām, izglītošanu, tā, lai mēs stiprinātu klientu apkalpošanu, kas ir visa pamatā. Lūk, un ejot uz priekšu, tad, ja mēs runājam par tādu pārdošanas loģiku, tad viņi noteikti varētu izvērst vēl detalizētāk un vēl krietni plašākos, vairāk punktos, taču šodien es vairāk parunāšu par tādu sākumu, par jautājumiem, ko runāt ar klientu un par to, kā beigās to produktu vai pakalpojumu, kas ir jūsu uzņēmuma stūrakmenis, kā to prezentēt klientiem. Visu jau sākot pamanīšanu un sasveicināšanās vai pirms tās patiesībā viss sākas ar tādu iesildīšanos vai sagatavošanos darbam, jo neatkarīgi no tā, vai jūsu klients ir tas, kurš ienāk pie jums dzīvajā veikalā, vai tas ir klients, kuram jūs zvanīsiet, vai tā ir tikšanās, jūsu uzdevums ir sagatavoties un iegūt maksimāli daudz informācijas par to, kas ir jūsu klients, kādas ir viņa vajadzības, un netērēt viņa laiku, cik vien tas ir iespējams, jo laiks ir tas, kas klientam ir pats dārgākais. Tāpēc mums ir jāizdara zinām priekšdarbi, un pat situācijās, kad klients iespējams ienāk veikalā, un jums nav iespējas nekāda sagatavoties tieši par šo klientu, jums ir iespējas sagatavoties, lai jūs zinat jūsu piedāvājumu, lai zinat jūsu produktu, lai nav tā, ka klients atnāk pie jums kaut ko pajautā, un tad jūs sākat domāt, kā tad īsti tur bija, un kāds tad man šobrīd ir labākais piedāvājums, vai kas ir man top prece, vai kas ir šī gada pirktākais modelis, jo tās visas lietas katram pārdevējiem ir jātur savā galvā un jāzina. Tieši tāpatās arī mērķis, pirms tu izēji darbā, vai pirms tu pacel telefonu, vai dodies uz tikšanos, vai atver veikalu durvis, tev jābūt konkrētam mērķim, kas ir tas, kam ir jānotiek, vai ko tu vēlies šodien sasniegt, lai tu var dienas beigās teikt, kad šī pārdošana vai šī diena ir izdevusies un tu esi sasniedzis savu mērķi. Un tāpēc arī
tad, kad mēs plānojam kādu tikšanos ar klientu, vai mēs dodamies pie klienta, mums ir svarīgi saprast, kas ir tas, uz ko mēs tieksimies, un tad balstīt šo sarunu vai šo tikšanos uz mūsu mērķi. Un tas pats arī ar piedāvājumu. Mums ir jābūt elastīgiem, cik nu katra uzņēmuma ietvaros tas ir iespējams atkarībā no šī produkta vai piedāvājuma, bet mums nav dedzīgi par katru cenu jāpiedāvā tas, kas mums ir tādā izpildījumā. Jā, mums ir jābūt maksimāli mūsdienās elastīgiem, lai klientam mēs piedāvātu tieši to, kas viņam ir vajadzīgs. Lūk, un tad, kad šī sagatavošanās ir veikta, tad patiesībā šis darbs sākās jau klātienē ar klientu. Un, ja mēs runājam par tādu, varbūt tādu plašāku loku, kas ir tāda klienta apkalpošana klātienē, tad ir tādas pamatlietas, tā kā ābets, kurām vienkārši ir jābūt. Un, ja tās nav, tad bieži vien uzņēmumi domā, kaut kā mums tam veikalam neiet, kaut kā mums tie darbinieki nespēja tā pārdot. Bet mēs visi esam piedzīvojuši tās situācijas, ka tu ir kādā veikalā un tur ir kāds cilvēks, kurš iespējams lasa savu žurnālu vai nesteidzīgi dara savas lietas un nepievērš mūsu uzmanību. Un tāpēc šīs lietas, tādas pamatvērtības kā sagaidīšana, kā acu kontakts, kā smaids, ir ārkārtīgi svarīgs, jo patiesībā katram pārdevējam ir dažas sekundes tikai. Un tas brīdis, kad cilvēks izdara savu pirmo iespēju secinājumu, tās ir 5 līdz 10 sekundes, kā nu kura teorija vai pētījums par to runā. Un tas ir brīdis, kad klients pieņem patīk vai nepatīk. Gribēšu es iet uz kontaktu atvērtāk vai nē. Un tad šīs lietas bieži vien, ja viņas nav, tad pārdevēji domā, kādēļ tad man nesanāk, vai kādēļ tad klients neiziet uz sarunu, un viņš vienkārši ienāk, un nekas no tā nenotiek. Ja? Līdzīgi ir arī ar balss toni, kam ir ļoti liela nozīme tam, kā mēs runājam, tam, kā mēs prezentējam un stāstam, un tam, kā mēs reprezentējam savu uzņēmumu, gan zvanot, gan tiekoties klātienē, tam ir īstenībā ļoti liela nozīme. Savukārt, ja mēs runājam par klātienes tādu tikšanos, ir arī tādas nianses, kas ir jāņem vērā, īpaši mūsu platuma grādos, kad mums cilvēkiem nepatīk, kad viņiem skrien virsū. Mums ir jābūt brīvi pieejamiem, bet tāpat laikā uzmācīgiem un nospiedošiem. Līdz pat tam šajā lauciņā var iet, kad katrai tirdzniecības vietai var meklēt labāko novietojumu pārdevējam, tā, lai tas klients nesanāk kādā stūrī iedzīts, kas psiholoģiski viņam iespējams var traucēt, un izvēlēties pareizākās pozīcijas, kā mēs stāvam, kā mēs atrodamies, kā mēs kustamies pa veikalu, vai pa savu salonu, vai jebkāda savādāk, vai kaut kā tāda tikšanās viens uz vienu klātienē. Lūk, tā kā šīs ir lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, jo patiesībā tā komunikācija, tie galvenie stūrakmeņi arī ir tas, kāda ir mūsu ķermeņa valoda, kas patiesībā ir pati svarīgākā, kā mēs izturamies, kā mēs pieejam, kā mēs uzrunājam, un kā jūs redzat, arī šī intonācija, veids, kā mēs komunicējam, tas rada šo iespaidu un vēlmi iziet uz kaut kādu garāku sarunu vai pārdošanas sarunu. Un tam, ko mēs patiesībā, tā informācija, ko mēs iespējams pasakām, tā klientam spēlē krietni mazāku lomu, ir īpaši tajā pirmajā kontaktā, kad mēs šo klientu satiekam, jeb uzrunājam. Savukārt, ja mēs rokam dziļāk, kas ir visa pamatā šī vajadzība izzināšana, uz ko balstās pārdošana, lai to jau no paša sākuma trāpīt pēc iespējami precīzāk klientam ar piedāvājumu, lai tu pēc tam nonāktu arī pie papildu pārdošanas, jo tā informācija, ko tu iegūsi sākumā, tev palīdz izdarīt šo darījumu, noslēgt darījumu. Jā. Tādēļ ir svarīgi, lai pārdošanas sarunu vada pārdevējs. Jā. Viņš uzdod jautājumus un māk klausīties, māk dzirdēt, ko viņam saka, lai viņš nepalaist garām šādas pārdošanas iespējas. Tur bieži vien klients mums stāsta kaut kādas savas vēlmes vai vajadzības vai notikums dzīvē, un tad bieži vien ir pārdevēji, kur tā kā noklausās, jā, nāciet, mums ir mūsu mēneša produkts, jā, bet patiesībā viņam ir vajadzīgs kaut kas specializēts vai kaut kāds detaļas, kurš viņš ir atklājis. Kaut kādi pārdevēji ar šiem jautājumiem nestrādā,
tad bieži vien līdz pārdošanai arī netiek. Ja? Un šajos konkurences apstākļos ir svarīgi, lai mēs spējam klientam iedot ne tikai to, ko viņam vajag, bet arī to, ko viņš vēlās. Jo to, ko viņam vajag, to var iedot jebkurš konkurents. Jo šobrīd patiesībā jau tas produktu klāsts vai pakalpojumu klāsts ir ļoti līdzīgs daudziem dažādiem uzņēmumiem un reti, kurš ir ļoti unikāls ar kaut ko. Gandrīz katram produktam vai pakalpojumam ir uzreiz arī vēl kādi papildus sekotāji, kurš šo pakalpojumu var iegādāties iespējams pat lētāk. Un tad patiesībā vienīgais, kas mums var atšķirt, ir veids, kā mēs apkalpojam klientus vai tā sajūta, kā viņš jūtās pie mums. Tādēļ arī tika tādas lietas kā jautājumu uzdošana, un šeit varētu daudz un tik runāt par jautājumiem, kurus uzdot. Un šie atvērti tipi jautājumi, tad droši vien daudziem jau no mums pārdošanā strādājot šķiet tā kā klasika, mēs to zinām, taču šeit ir atšķirības starp vienkārši pārdevēju, starp ļoti labu pārdevēju, kuri to praktizē, kuri tiešām trenē šos jautājumus, lai nonāktu pie atbildēm tādām, kuras sniedz pievienoto vērtību un kuras tālāk var tev palīdzēt pārdošanā. Un protams, arī slēgts tipi jautājumi, ar kuriem var piestūrēt to pārdošanu. Tā kā šis ir jāņem vērā, jāatcerās un ar šo ļoti daudz jāstrādā jautājumu uzdošanas šajā fāzē. Un tad, kad jau mēs nenonākam vēl tālāk, bet tas, kas ir atkarīgs no katra uzņēmuma un no tā produktu klāsta, ko jūs piedāvājat, ir, protams, ir ļoti svarīgi saprast, gan kas ir jūsu klients un kāds viņš ir. Vai produkts, ko jūs pārdodat, ir vairāk emocionāls vai racionāls, jā, vai tas ir produkts, kuru ieraugot cilvēks var teikt, šī ir sarkana, es ar tādu gribu pie sienas un tev ir darījums, jā, vai tas ir kāds ļoti racionāls un izsvērts lēmums, kur tev ir jāpamato ar argumentiem. Un tad, kad šos pamatus saprot, tad arī mainās gan komunikācijas veids, kā ar klientu strādāt, mainās pārdošanas argumenti, kurus uzsvērt un kā uzsvērt, un psiholoģiskie aspekti, kādas izmantot konkrētā situācijā, kuras izmanto konkrēts uzņēmums. Un, ja mēs runājam par argumentāciju un par demonstrāciju, tad lielākoties tā cilvēka loģika strādā tā, ka viņiem ir svarīgi saprast, kas ir tas, ko tu man piedāvā, kas tas ir par produktu, jā, ar ko viņš atšķiras, kāda ir atšķirība vai starp to, kas man jau ir, vai starp tiem veidiem, ko tu man piedāvā, vai pieņemsim mūsu lauciņā, mūsu biznesā darbojoties, pārdodot, piemēram, internetu, kurš ir katram cilvēkam mājās, tev ir jāatrod atšķirība, ar ko tad viens internets atšķirās no otrā. Un nākamais, trešais likumsakarīgais solis, kāds ir labums, es iegādāšos šo preci, un katram pārdevējam šīs lietas par savu produktu un iespējams arī par konkurentu produktu vēl vairāk, ir jāzina ļoti, ļoti labi un jāspēj tās izskaidrot, jo klients domājot, ja kurš cilvēks, viņš izmanto abas divas savas smadzeņu puslodes, gan kreiso, gan labo, un tā kreisā vairāk atbild par tādu racionālo, par tādu loģisko domāšanu, par tādu lēmumu pieņemšanu, savukārt labā puse vairāk atbild par emocijām, par krāsām, par skaistām lietām. Un patiesībā daudz dažādu pētījumu pat runā par to, ka pat ievērojot tādas lietas, kā pieiet klientam no labās puses, darījuma izdošanās procents ir 3 reizes augstāks nekā pieiet klientam no kreisās puses. Ja? Tā kā šeit ir daudz dažādas tādas nianses, gan psiholoģiskas, gan arī no pārdošanas argumentiem, kurus ir vērts ņemt vērā, domājot par pārdošanu un ikdienā. Trenēt savus darbiniekus un trenēt savu personālu, strādāt ar šiem jautājumiem, zināt savu produktu un konkurentu produktu, tā lai kurā dienas laikā darbinieks spēja runāt par savu piedāvājumu un ieinteresēt klientu. Tik tālu viss būtu labi, ja vien lielākais šķērslis, par ko neatdurtos pārdošanā pārdevēji, ir kaut kādi iebildumi, ko saskarās no klienta puses. Un pamatā, ja kuram pārdevējam, ja tu jautā, kāpēc viņam neizdodas, tā kā viņš gribētu, tad klients nenopirka, tas bija par dārgu, viņam nevajadzēja, viņam vajadzēja padomāt, un ar to bieži vien tas viss beidzās.
un šeit ir ļoti liels klupšanas akmens ļoti daudziem pārdošanā, ar ko ir ļoti daudz jāstrādā, jo nezinu, kāpēc šī sadaļa ir pat 10 reizes svarīgāka un jātrenē krietni vairāk, jo tam ir vienkārši jāgatavojas, kad iebildumi būs. Un ja darbinieks saprot, kad iebildumi ir normāli sastāvdaļa no pārdošanas, un uzņēmumā viņus to trenē, tad viņš tam ir gatavs. Un viņš, un tas mērķis nav, lai mēs izdarītu pēc tam spiedienu uz šī klienta iebildumu un ar to strādāt, bet lai mēs spētu argumentēti ar klientu runāt, veidot šo komunikāciju, un kas patiesībā, ja klienti izdod šiem iebildumiem tik veiksmīgi pāri, tad tā komunikācija un šīs attiecības izveidojas pat krietni labāks. Tas man kā piemērs nāca galvā līdzīgi, ja tu dotos pārgājienā, un ja tu ceri, ka viss būs skaists laiks, un nebūs aizķeršanās, un viss būs brīnišķīgi, un pēkšņi tev noberš kāju, un tad nekur uz priekšu netiec, un tad tev prasa, kāpēc tu nebija galā, jo man noberzis kāju, un tad jautājums ir, kāpēc tu nepadomāji par to, ka tev noberzīs kāju, tev tam ir jāgatavojas, ja? Un tas pats ir pārdošanā. Tu zini, kad būs klienta iebildumi, jo neviens klients nav gatavs bieži vien izdarīt pirkumu uzreiz un tagad, un tas, ko viņi darīs, viņi metīs dažādas iebildumus, un pārdevējiem ir jābūt gatavam, kad es noprezentēju to, ko es vēlos, un tad tūlīt nāks, tūlīt būs šie iebildumi, un man ar tiem ir jāstrādā. Un ja pārdevējs to ikdienā trenē, tad izdošanās iespējamība ir krietni lielāka. Tur pēc tam ir daudz dažādas tehnikas, ir šīs interpretācijas tehnikas, kur mēs dzirdam, kad ir par dārgu. Jā, taču mums ir vēl kaut kādi argumenti, jā, mums ir uzklausīšana, mums ir empātija un tādas lietas, ar kurām ikdienā strādāt, lai šiem iebildumiem tiktu pāri. Un bieži vien tie iebildumi nāk ne jau tāpēc, ka klients negrib pirkt, bet tāpēc, ka viņam vēl ir kaut kādi iemesli vai bāžas, kurus mēs neesam atspēkojuši, un viņš nav gatavs izdarīt šo pirkumu. Un, ja mēs runājam par tādiem panākumu elementiem, tad patiesībā man nav vairs laika diži daudz iedziļināties visās detaļās, bet šis zināšana procents ir ļoti, ļoti zems un daudz dažādās teorijās tas tiek atspoguļots. Un patiesībā tas izdošanās procents lielākoties ir attieksmes jautājums. Ja? Attieksmes jautājums tam, ar kādu tu ej pie klienta, ar kādu tu sagaidi klientu, ar enerģiju, ar kādu sagaida klientu, un tad izdošanās ir krietni iespējamāka. Ja? Tāpat tās arī citās, kur mēs redzam, ka patiesībā pat vairāk 80% nosaka to, kāda ir tava komunikācijas spējas un tava attieksme pret klientu un tavu darbu, un pārējās lietas ir vienkārši tīri tehniski iemācāts. Un tāpēc pie šīm lietām uzņēmumiem ir ārkārtīgi daudz jāstrādā, jāizglīto un jāmāca savs pārdošanas personāls, un, protams, kad arī jābūt īstajiem cilvēkiem īstajās vietās, jo beigās cilvēki pērk no cilvēkiem, viņi grib redzēt smaidīgus, priecīgus pārdevējus, entuziasts, kuri saprot, ka pārdošana ir dzīvesveids, un tas nav darbiņš, ko var padarīt kaut kādu brīdi un tad mainīt, ja? Un cilvēki izdara savus lēmumus un ir gatavi iegādāties, jo grib būt piederīgi kādām organizācijām. Un tas, ko viņi sagaida pēc tam, ir nevis šī pārdošana, bet dzīve pēc tam, ko viņi iegūs labums, ko viņi iegūs ērtību, ko viņi iegūs vai efektīvāks dzīvesveids, ko viņi iegūs. Un to katram pārdevējam pārstāvot savu produktu vai pakalpojumu ir jāspēj reprezentēt un klientam aiznest līdz viņam.